Yeah, actually, I was thinking about nature and how the human don't respect to nature the last few years. So I think this theme is a coincidence for me, and I did the combination with the human destroy the nature, but he can't imagine. He doesn't know what he do, so he just imagine in the television and science fiction movies. But he really should care about the around what happens. So first I studied in art school about sculpture, but I met with sand in 2006 in Turkey. So I learned it really in the beach, actually with beach sand. And then I started to travel and I got more experience, so now I'm here. Par skulptūru es jau kļuvu krietni sen, tas jau bija jau kaut 15 gadu atpakaļ. Jā. Tur man ar to kļūšanu man bija tā, ka tas principā notika vienā momentā, jo es biju domājis akadēmijā stāties uz citu nodaļu, bet tad es ieraudzīju skulptūras, un tad bija tas tāds, jā, tas ir tas, ko es gribu darīt. Tas bija burtiski tāds sekundes simtdaļas jautājums. Tas arī droši vien ir tas atšķirīgais, ka tie ir tā ģimenes sajūta, ka parasti jau visi, kas atbrauc, ir vairāk vai mazāk pazīstami, visi organizatori ir pazīstami, un tad ir tāda sajūta, ka principā nevis tā kā brauc uz strādāšanu vai uz kaut kādu konkursu, tur tagad nopietni visi tur tagad sacentīsies, bet brauc tā, tādā pozitīvā tajā gaisotnē satikties visiem, pakomunicēt, pastrādāt, labāk bija gan jūlijā, jo tad bija siltāks, tagad ir lietas un tā, bet man liekas, ka Jelgava ir malačiņi tik īsā laikā salīdzinoši, attīstība ir vienkārši milzīga un tās visas tās radošās aktivitātes turpināt un pilsētu vidi attīstīt. Tā kā es domāju, virziens ir ļoti labs un tikai uz priekšu un uz augšu tā tālāk. Gūst jau priek no tā, kā taisi, kas tiek uztaisīts, un tad jau, kad atkāpies pa gabalu un ieraugt tā kopsa, kad liekas, nav nemaz tik slikti, ir okei. Ar to vajag saslimt vienkārši, un tas ir vienkārši, tur nav tāda paskaidrojuma, vēl kaut kā tāds vienkārši, ja tev dara, tā ir sirds lieta, un jā, tad jau viss, tur jau vienalga, kas notiek ārā. Galvenais, ka tu dari tiešām to, kas ļoti, ļoti patīk, un tad jau vienalga. Если получается, то входишь в это, вообще срастаешься с этим материалом, с идеей своей, как-то хочется выразить себя. Когда уже закончено, смотришь и кажется, что это не ты сделал, это кто-то другой сделал за тебя. А вот когда делаешь, это делаешь ты. Вот это и есть моя медитация. Потому что мне кажется, тут есть все для счастья в этом городе. Тут приезжаешь и сразу чувствуешь какой-то дух, очень дружелюбный, очень. Вот и тут живут только счастливые люди. Такое ощущение. У всех здоровье крепкое. И чтобы продолжался этот праздник всегда, чтобы люди могли видеть что-то, то, что не только в офисах находится, но и ближе к природе быть. Потому что песок – это природа наша, это земля.